Es esmu dzimis 1971. gadā. Mani sauc Roberts Klimovičs. Es esmu producents, nodarbojos ar audiovizuālās produkcijas ražošanu, un šeit radio ir viena no manām sabiedriskajām aktivitātēm, jo raidījums, ko es šobrīd veidoju kopā ar savu kolēģi Inkinu, ir absolūti nekomerciāls raidījums, un tas ir raidījums par Latvijas un latviešu nācijas vēsturi. Mana dalība atmodas virzīšanā un inicijēšanā, manuprāt, ir diezgan ievērojama, ja ņem vērā to, ka man bija ļoti maza. Man bija 17 gadi. Man ģimene absolūti nebija patriotiska ģimene, pilnīgi. Mana motivācija bija faktiski galvenokārt aizvainojums. Tas bija, ja būtu godīgi, tā pirmā motivācija bija aizvainojums, jo es saskāros ar šo te diskriminējošo attieksmi pret latviešiem vairāk kārt. Gadījumos, kad man kopā ar maniem draugiem uzbruka krievu tautības jaunieši, mums vajadzēja viņiem kauties, un es jūtu, ka viņi ir kaut kādi citādāki, un bija tās naids pret mums. Līdz manim nonāca ļoti daudz informācijas par Latvijas brīvvalsti. Un tad es sapratu, ka kaut kas nav riktīgi. Un interesanti, laikam sirdsapziņa. Pirmkārt sirdsapziņa. Ja es pateiktu, ka es neko negribu darīt, ka visi latvieši ir mīkstie un tā tālāk, es ļoti daudz cilvēku, pirmkārt piemēri, ja, cilvēki, kurus es pazīstu, kuri tāpat iet savu ceļu, un viņi nerēķinās ar šīm grūtībām. Arī man ir šis savs ceļš, bet man galvenais ir būt godīgam pret sevi. Un, ja es tā domāju, tad es tā domāju. Un viss tas ir mans dzīves vadmotīvs. Es domāju, galvenā problēma nav latviešos. Es domāju, galvenā problēma ir kaut kur citur. Un tā nav latviešos, bet latviešu problēma. Tas ir tāds arābu sakām vārds. Aitas, kuras vada lauva, uzvar lauvas, kuras vada aita. Es gribētu pateikt to, ka neko nemainot, nekas nemainīsies.